kuplā skaitā šoreiz pieteikušās, jo tā tēma ir sarežģīta. Tātad par cilmes šūnu pielietojumu. Tepat vien riņķī Latvijas pacientiem, ne tikai Latvijas pacientiem, bet tiešām par tādu statistiku runāšu. Esmu ārsts, esmu doktora Inese Bolmane, cilmes šūnu bankā esmu ārsts konsultants, līdz ar to ārstniecisko pusi zinu un arī par to mēs runāsim šodien. Arī praktiski strādāju Siguldas slimnīcā, līdz ar to tas skatījums ir tas ārsta viedoklis. Tātad man nepārslēdzās Kristīnītas slaidi. Jā, jocīgi. Pārslēdzās, ar pelīti pārslēgsies. Labi, tehnoloģijas katreiz liek būt modram, jo, ja nevarat austiņu, tad taču pele vēl ir. Kāpēc par to arī mēs par cilmes šūnu paņemšanu tik daudz runājam un kāpēc mēs tā ļoti koncentrējamies uz to grūtniecības beigu laiku? Tāpēc, ka tas ir tāds mirklis un mēs runājam par to nepalaid to mirkli vējā. Ja, nepalaid to vienreizējo mirkli vējā, kad mazais nācis ir pasaulē, kad vecmāte tur nabassaiti un gaida, kad viņu pārgriezīs, un nabassaiti mēs varam pārgriezt, mazais ir piedzimis, un tas ir tas brīdis, kad mēs varam paņemt jaundzimušā cilmes šūnas. Jaundzimušā cilmes šūnas, tās ir tās vērtīgākās cilmes šūnas, kādas cilvēka dzīvē ir. Jo nākošais mirklis, kad šis vērtīgais materiāls tiek izmests medicīniskajos atkritumos. Un tāpēc es vienmēr arī uzsveru to teikumiņu, nepalaid to mirklīt vējā. Ko var saglabāt pie dzemdībām, ko saglabā, kas ir tās jaundzimušā cilmes šūnas. Tātad mēs runājam, mūsu banka saglabā asinis un audus. Asinis, tās ir tās asinis, kas ir palikušas nabassaitē, placentā. Kad nabassaite ir pārdalīta, tad vēl notiek asiņu plūsma, un pēc nabasaites pārdalīšanas vēl kāda daļa asiņu ir placentā un arī palikušajā nabassaitē. Tad tās ir tās asinis, ko mēs varam paņemt un noglabāt nākotnē. Audi nozīmē tādu rittīgu sprīdi garu nabassaites gabaliņu. To arī vecmāte sterilā veidā paņem. Un laboratorijā no šiem abiem materiāliem tiek izdalītas cilmes šūnas, apstrādātas, lai varētu glabāt nākotnē. Tātad mēs runājam ne par taukaudēm, par perifērām asinīm. Mūsu banka sāk domāt par placentas audiem, ka varētu saglabāt, bet dotajā brīdī asins un audi. Kas ir asins cilmes šūnas? Tad, kad cilvēks sāk augt no vienas un divām šūnām, tad vienā tādā attīstības fāzē mums ir asins cilmes šūnas. Ja viņas ir pietiekoši jau diferencētas, un nākotnē no šīm jaunajām asins šūnām arī veidojas tieši asins šūnas, gan sarkanie ķermenīši, baltie. Līdz ar to šis materiāls asins cilmes šūnas un audu cilmes šūnas būtības atšķirās, un te arī tās atšķirības tūlīt 2 slaidos mēs redzēsim. Asins cilmes šūnas ir tās pirmās visvairāk pētītājs ar tādu 30 gadu pētniecības pieredzi, līdz ar to viņas ir vairāk izmantotas, ir iziet kliniskie pētījumi, un 86 saslimšanas ir apstiprinātas ārstiem mums vadlīnijās, kad pie tādām saslimšanām ārstēšanā izmanto cilmes šūnu terapijas. Ja? Bet nākošais teikums pielieto neiroloģijā, un tas ir tas, kas mazliet mulsina, ja? Bet tā ir tā pētniecības darba rezultāts, kad it sevišķi ar katru pēdējo gadu asins cilmes šūnas, par kurām mēs runājām, ka mēs viņus izmantojam pie asinsvēžiem, mēs esam iemācījušies izmantot neiroloģijā. Šeit gan ir tas nosacījums, kad paša pacienta asins cilmes šūnas. Tātad tam mazulītim, kam ir paņemts pie dzemdībām asins cilmes šūnas,
pēc tiem gadiem, kad būs vajadzīgi, viņa paša materiālu varēs izmantot. Ja? Neiroloģijā pagaidām ir šāds nosacījums, viņas vēl ir eksperimentālas, tādas arī varbūt pētniecības stadijā esošas terapijas metodas, bet pietiekoši aprobētas, pietiekoši apstiprināts, ka to izmanto centros praksē, un tāpēc tā neiroloģijas sadaļa aug un aug. Jā, kliniskajos pētījumos un vairāk kā 60,000 transplantācijas visā lielajā pasaulē ir veiktas, līdz ar to tā ir tā vēsture, kas mums ir par asins cilmes šūnām. Šo saiti, un arī nākošajā slaidā šo saiti, kas ir interneta saite, varat nofotografēt, varat nokopēt. Tā ir vērtīga tāda lapa, kurā un arī tieši uz šo saiti uzspiežot atverās saslimšanu saraksts. Tātad asins šūnas mēs kur varam izmantot, kur mēs audu šūnas, tādas kolonās un pa vidu, mēs varētu gan asinis, gan audus. Iegūstot varbūt dažādu efektu, izmantojot dažādu varbūt to iedarbības veidu, bet ir saslimšanas, kur var vai nu tikai asins, vai tikai audus, bet ir, kur varētu gan vienu, gan otru, varētu kombinēt. Tāpēc šī saite ir tāda it sevišķi, tad, kad ir jautājums, kad vai šo saslimšanu varētu ārstēt ar cilmšūnām, tad šajā saitē ir tā atbilde atrodama. Tātad par audu šūnām šis attēls parāda to universālo pielietojumu, jo audu šūnas, tās ir mezenhimālās šūnas, viņas vēl nav tajā attīstībā tik attīstītas, diferencētas kā asins šūnas. Līdz ar to laboratorijā mēs no viņām varam izaudzēt jebkuru citu ķermeņa šūnu. Un tas nozīmē to, ka tas eksperimentālais pielietojums ir ļoti plašs, tā ir tā neiroloģija, tās ir tās smadzeņu šūnas, vai, teiksim, savienojumu šūnas starp muguras galvas un teiksim, funkciju šūnām. Tie ir dziedzeraudi, muskuļaudi, skrimšļi un tā tālāk. Ja? Tāpēc šī sadaļa ir tāda plašāka eksperimentu un dažādi novērojumi ir dažādās saslimšanu grupās ļoti daudz. Bet, ņemot vērā, kad pasaule pirmos tādus aprakstus publicēja sākot no 2002. Gada, no 2004. 6. gada vairāk par šīm audu šūnām, mezenhimālajām šūnām. Līdz ar to tā vēsture vēl nav tik gara. Mēs vēl ne tuvu 30 gadus neesam medicīnas centros varējuši izmantot mezenhimālās šūnas ārstēšanā. Un līdz ar to nav vēl klīniski pētījumi izieti līdz galam dažādām šīm metodēm. Ja, līdz ar to mēs runājam pie audu šūnām, pie mezenhimālajām šūnām, mēs runājam par eksperimentālajām terapijām. Toties tas pielietojums ir plašs, un tas ir tāpēc, ka, kā jau teicu, mezenhimālās šūnas spēj diferencēties dažādu audu šūnās, viņām ir augsta dalīšanās, vairošanās, jo tās ir jaundzimušās šūnas. Kas ir būtiski? Šīm šūnām nevajag saderību. Ja, tad, kad mēs runājam par to, ka šis materiāls derēs visai ģimenei, mēs pamatā domājam par audu cilmes šūnām. Nav tā saderība radinieku starpā nepieciešama, nav atgrūšanās riska. Vēl ko gribu uzsvērt, kad cilmes šūnas tas nav tikai tas asiņu maisiņš, kuru mēs paņemam, kas nonāk laboratorijā un nodalam asinis, no audiem izdalam mezenhimālās šūnas, bet šajā paņemtajā materiālā ir ļoti daudz vēl dažādas citas šūnas. Un zinātnē strādājot ar to ir divas tādas lietas, par kurām jārunā biotehnoloģija, tāds attīstības etaps. Viens ir jaunieviestās terapijas zāles. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tās ir cilvēkiem paredzētas zāles, un tie ir produkti, ko ražo biotehnoloģisku procesu ceļā, izmantojot par pamatu vai, teiksim, kādu šūnas vai audus, vai, teiksim, varbūt tikai kādu šūnas sastāvdaļu, gēnus. Ja, tad šos produktus mēs saucam par jaunieviestās terapijas zālēm.
Pēc tam mēs pēdējos gadus runājam par tā saucamajiem KRT produktiem. Viņi grūti būtu tulkojami, bet mēs runājam par imūnterapiju. Un par imūnterapiju nevar būt tādā klasiskā izpratnē, kad ēdot vitamīnus vai, teiksim, imunoloģiski spēcīgus augu preparātus, mēs stiprinām imunitāti. Nē, šeit mēs nerunājam par imunitātes stiprināšanu, uzlabošanu. Šeit mēs runājam, kad no šī asins parauga mēs varam iegūt šūnas, mēs viņām varam dot uzdevumu, mēs viņām varam tādas kā varbūt nanovēstules likt, kuras aiznes to ziņu, meklē aktīvi to slimo šūnu vai to iznīcināmo šūnu. Tad šīm šūniņām dodot uzdevumu, viņas atradīs tās šūnas, kuras mēs gribam vai nu ietekmēt vai iznīcināt. Tās varētu būt audzēju šūnas, tās varētu būt arī kādas citas specifiskas šūnas. Ja? Tās ir imūnterapijas un no šīm jaunajām imūnajām šūnām šādā veidā laboratorijas māk šos produktus ražot. Arī mūsu Famikor Varšavas laboratorija pagājušajā gadā šādus produktus ir radījusi un konkrēti arī praksē pielietojusi, jo Famikor grupa, ko mēs pārstāvam, mums ir 2 laboratorijas Eiropā no visām 13, kuras atbilst Eiropas zāļu aģentūras noteiktajiem labas ražošanas prakses standartiem. Un tas dod šo atļauju šādus produktus cilvēkiem, jaunus biotehnoloģiskus produktus ražot. Ja, līdz ar to slimības vai kādas citas vajadzības gadījumā mēs varam nodrošināt ne tikai materiālu uzglabāšanu, kad viņš ir paņemts un apstrādāts, bet arī varam nodrošināt saviem pacientiem personalizētu specifisku ārstēšanu. Famikor grupa ir lielākā Eiropas banka, un mēs esam 3. lielākā banka pasaulē. Un tas ir tas, kas mums parāda kā ļoti lielu uzņēmumu. Mēs uzglabājam gandrīz 1 miljonu paraugu, taču tas arī mums uzliek to pienākumu virzīt tehnoloģijas, sadarboties ar zinātni. Mēs droši varam teikt, ka mēs esam vairāk nekā tikai cilmu šūnu banka, jo mēs esam vienīgā ģimenes banka Eiropā, kas pacientiem arī ārstēšanu nodrošina un piemeklē. Ja mēs skatāmies Eiropas kartē, tad statistiski vairāk kā puse no paņemtajiem cilmu šūnu paraugiem glabājas mūsu 13 laboratorijās. Un tīri vēl viens statistikas rādītājs ir apkopots, kad Eiropā apmēram 2% no visām dzemdībām, tad 2% vecāku izvēlās pie dzemdībām iespēju saglabāt jaundzimušā cilmu šūnas. Tas nav daudz. Tas varbūt cipars liekas mazs, bet tā ir tā statistika un viņai ir tendence pieaugt. Tātad patiešām par pielietojumu ķeramies klāt par tādiem datiem, ko mēs esam apkopojuši. Mēs esam apkopojuši, Famikor grupa ir apkopojuši no 2004. līdz pagājušā gada beigām. Šie dati tagad ir jau no 4. gada. Mēs izmantojam reālā ārstēšanā un slaidiņā jūs redzat 2 aplīšus. Pa kreisi ir nabasaites asins cilmu šūnas, ir izmantot 223 pacientiem, un labajā pusē ir audu mezenhimālās cilmu šūnas, un kopā mēs runājam par 2120 pacientiem. Bet tā īpatnība ir tā, ka vienam pacientam varētu būt arī vairākas aplikācijas, un pie dažādām diagnozēm tā tas arī ir. Asins materiālu parasti vienam pacientam izmanto vienā saslimšanas reizē, teiksim, tas asins materiāls, kas ir saglabāts laboratorijā. Ja mēs kādreiz jautājam, cik tad reizēm tur pietiks, asins materiāls būs vienai reizē. Audu materiāls, ņemot vērā, ka mēs saglabājam 5 tādas mazas konteinerīšas, tad katram pacientam ir 5 varbūt saslimšanas reizēm, bet vēl vienai saslimšanai bieži vien vai nu 3 reizes ir jāievada šūnu materiāls vai 5 reizes. Ja? Tātad tās sagatavotās devas vai tas sagatavotais materiāls
pēc statistikas tur parādās pār 6000 vienības. Bet vēlreiz atgriežoties pie šiem zilajiem aplīšiem, burtiski pēdējā laikā šis asins aplītis mainās, jo agrāk, un tas ir tāds mīts, kad asins materiāls tiek izmantots tikai pie ļaunajām asins saslimšanām, viņas ir retas, materiāli ir maz, un pieaugušam cilvēkam tur būs par maz, un tad rodās arī vecākiem tā doma, vai man to vispār vajag saglabāt, ja jau tas ir tik reti un tik maz. Bet šeit mēs redzam, ka apmēram puse ir tikai šīs asins saslimšanas, otra puse veido endokrinoloģiju un neiroloģiju. Ja mēs paskatāmies audu šūnu aplī, tad tur tas spektrs ir plašāks, bet tur priekšplānā izvirzās nervu sistēmas saslimšanas, un tas nozīmē bērnu cerebrālā trieka, tas ir autisms, tās ir traumas, smadzeņu traumas, gan iegūtas, gan dažādā mehānismā iegūtas. Ja? Un tad ir arī, protams, liela daļa dažādas citas saslimšanas, tā varētu būt gan ortopēdija, gan arī tāpat pie asins saslimšanām kombinētās terapijās mezenhumālās šūnas. Bet šie 2120 pacienti ir reāli pacienti, kas tiešām ir terapijas saņēmuši, un tie, uz kuru bāzes mēs arī varam stāstīt un runāt, kad jā, tam vai tam tā vai šādi palīdzēts ir. Šeit ir pagājušā gada 2023. gads, tie ir 53 pacienti, un ja mēs atkal par procentiem skatāmies, tad šeit ir interesanti tas, ka asins cilmes šūnas 70% pāri tiek izmantotas neiroloģijā, nervu sistēmas saslimšanās. Un atceraties, sākumā stāstīja par asins cilmes šūnām, kad izmanto neiroloģijā, eksperimentālajās terapijās, pie nosacījuma, ja tas ir paša pacienta materiāls. Un tāpēc šī neiroloģijas tā sadaļa arī kļūst lielāka, jo mums ir iespēja, ja ir saglabāts materiāls, tad tiešām pie dažādām saslimšanām palīdzēt ar paša bērna saglabāto materiālu. Citos gadījumos mums ir jārunā par vai nu mezenhumālajām šūnām, vai varbūt arī kādreiz par donoru materiālu. Un par audu šūnām tā bilde ir ļoti dažāda, tie sektori ir dažne dažādi, bet arī prevalē neiroloģija. Un kāpēc tās nervu sistēmas saslimšanas? Tāpēc, ka viņas arī ir visvairāk, ja mēs zinām, ka pasaulē ir ap 3000 klīnisko pētījumu aktīvi dotajā brīdī, tad tiešām lielākā daļa tieši ir uz šīm nervu sistēmas saslimšanām. Un, kā jau minēju, bērnu cerebrālā trieka, autisms, kuram nav patoģenētiskas ārstēšanas metodas, mēs varam tikai uzlabojošas terapijas pielietot. Un tas ir tas, kas liek zinātniekiem pētīt, domāt un jā, pagaidām eksperimentālā. Nav jau arī eksperimenti ar cilvēkiem nav atļauti, ja tā nav tie nav eksperimenti, ja tās, lai šīs terapijas, biotehnoloģiskas terapijas varētu pielietot praksē, ir ļoti dažādi vadlīnijas un ētiski apsvērumi un atļaujas, kuras ir jāsaņem vai nu uz katru ārstēšanas gadījumu atsevišķi vai uz kādu pētījumu grupu. Ja tātad vārds eksperimenti šeit varbūt nav pats veiksmīgākais, bet nodalot apstiprinātās, kas ir ārstiem vadlīnijās no tām terapijas metodēm, kuras vēl ir pētījuma stadijā, tad mēs lietojam šo vārdu eksperimentālās terapijas metodas. Tad, kā jau teicu, tas uzsvers uz neiroloģiju, tiešām, kad ap 70% ir izmantots tieši šīm saslimšanām, un tās divas sāpīgās diagnozes bērnu cerebrālā trieka, jo nav jau diagnostikas metožu un arī ārstēšanas iespēju, un tomēr
2 līdz 3 gadījumos no 1000 dzemdībām mēs sastopamies ar šo diagnozi. Par autismu pēdējos gados mēs ļoti daudz runājam, un tur statistika ir 14 gadījumu uz 1000 iedzīvotājiem. Tas ir ļoti liels cipars, bet arī autisms varam spriest, ka viņa varbūt nav īsta diagnoze, ka tas ir savādāks stāvoklis un tā tālāk. Varam spriest, ka mēs līdz galam neizprotam mehānismu, kā varbūt cilmes šūnas uz to darbojās, taču prakse tāda ir, un pētījuma rezultātā pirmkārt mēs esam apstiprinājuši, ka metode ir droša, tātad mēs nevaram pacientam kaitēt, un tas ir pats punkts. Pirmais, kas ir jāpierāda, un tikai tad mēs varam izmantot saviem pacientiem. Otrs, tiek runāts par tādu kā imūnu modulējošu darbības mehānismu. Ja, tad zināmā mērā jaunās ievadītās šūnas gan nomāc to starpneironu iekaisumu, bet viņas arī pie viena it kā apmāca esošās šūnas uzvesties pareizi stresa situācijā. Ja? Un tāpēc mēs šis imūnu modulējošais mehānisms patreiz pēdējā laikā izvirzās kā tāds novērots, kā tāds galvenais mehānisms, kā tad viņas tur strādā. Ja ir pētījumi nepieciešami turpināt pārdevu par aplikāciju skaitu, jo pētījumi pasaulē ir dažādi un dažādas metodas, un ja mēs ņemam Amerikas pusi un Āzijas pusi, tad pētījumiem būtu jābūt ar vienādiem kritērijiem, ar vienādām devām, un tad mēs varētu izvērtēt rezultātu. Tas varētu teikt, ka ir tagad nākotnes tāds varbūt etaps, ka tiešām mēģināt sagrupēt, lai mēs varētu paredzēt tādu un tādu saslimšanas smagumu, ievadot tik un tik lielu devu, mēs sagaidām to un to. Bet neiroloģija ir pietiekoši sarežģīta, un tas arī nav tik vienkārši, un neviens tā īsti neiroloģijā arī ar klīniski pamatotām metodēm neņemsies apgalvot, ka mēs iegūsim tādu vai tādu efektu, bet mēs parasti runājam procentuāli. Kas gan ir tiesa, un šiem pētījumiem ļoti seko līdzi pirmkārt pacientu ģimenes, kurās ir šie pacienti, protams, arī medicīnas sabiedrība, jo mēs ļoti labprāt vēlētos savus pacientus efektīvi ārstēt. Par Latvijas pacientiem, par ārstēšanu Latvijā. Un varētu teikt, ka pēdējos gados, konkrēti šī gadījumā šie 11 cilvēciņi, kas ir reāli cilvēciņi, kas ir no 2020. Gada decembra mūsu tādā aprūpē, un kas ir, ko gribās pateikt, kad ar šo laiku mēs uzsākām tādu mērķtiecīgāku un ar tādu noteiktu kursu, kad aplikācijas tika atkārtotas vai 3 vai 5 reizes. Ja? Tie nebija tādi sporādiski gadījumi, kad vienreiz aizbraucu uz kaut kurienu, saņēmu cilmes šūnu terapiju, un kā tad tur īsti bija, nebija tās atgriezeniskās varbūt saites, jo gadījumi tiek aprakstīti vēsturiski, bet sākot ar 2020. Gadu ir šīs metodes izveidotas tādas, kad mēs to pacientu redzam ilgākā laika periodā, periodiski ik pa 2 mēnešiem ievadot cilmes šūnas un sekojot līdzi arī veidojas tā atgriezeniskā saite. Un šeit jau arī tas, ko es minēju par neiroloģiskām saslimšanām, principā vai nu ir bērna cerebrālā trieka, vai ir autiskā spektra traucējumi, vai arī ir tīrs smadzeņu bojājums. Un tādi ir mūsu pacienti. Šeit jūs arī redzat, kad ir vai nu ģimenes materiāls, vai ir arī donoru materiāls. Šī gadījumā varbūt atkāpe no tā, ja ir saglabāts cilmes šūnu materiāls, kurš viņu varēs izmantot.
Tātad pats bērns, jo tas ir viņa materiāls, tas ir gabaliņš no bērniņa, 100% viņam atbilstoši būs pats bērniņš. Bērniņam ir brāļi un māsas, bērniņam ir tētis, mamma, vecmāmiņa, vectētiņš, un bērniņam būs viņa bērni, ja, tāda vertikāli. Un ja mums ir, jūs esat mūsu klienti, un ja mums ir tas stāsts par to, ka man brālēnam vai māsīcei, tad mēs runāsim par to, ka, ok, mēs nāksim pretī, bet mēs ķersimies un meklēsim donoru materiālu. Tā kā tāpēc šur tur parādās donoru materiāls, un šur tur ir ģimenes materiāls, jo šis cilmšūnu materiāls ģimenes bankā ir ģimenes lietošanai. Viņš savukārt, ja mēs runājam par donoru kustību globāli pasaulē, tad asins cilmšūnas hematologi, asins slimību speciālisti meklē katalogos un meklē donoru kustībā un atrod, nevienmēr, bet atrod. Bet audu šūnas, ja, mezenhumālās šūnas nav pieejamas tādā izpratnē kā donoru kustībā vai donoru materiāls. Ja. Tas viss ir kādas ģimenes bankas lietošanā vai kādas ģimenes bijis materiāls. Ja mēs tagad skaistās bildēs ielūkojamies, tad mēs varbūt arī atceramies viducītī tāda lielāka meitenīte ir Dārta. Dārta bija pirmā, kas aizbrauca tagad 20. gada decembrī. Dārtiņai toreiz bija 4 gadi, un mēs izmantojām jaunākās māsiņas materiālu, mezenhumālās cilmes šūnas. Dārta 5 reizes braukāja uz Poliju, uz Žagelmedu klīniku. Dārta piecēlās kājās. No tā, ka viņa bija nestaigājoši, guļoši. Bet Dārtas ceļš sarežģīts, jo pēc tam vajadzēja griezties pie ortopēdiem, vajadzēja pagarināt muskuļu cīpslas, lai, teiksim, varētu iemācīties un iedarbināt muskuļus un sākt staigāt. Otrs ļoti smags bērniņš ir pirmā meitenīte, tā ir Ance. Ances stāstu tie, kas Facebookā vai nu man ir pasakojuši, vai Cilmšūnu bankai, vai māmiņu klubam noteikti ir dzirdējuši, jo Ances stāsts ir nežēlīgs. Ancei nodarīja gauži pāri viņas pašas bioloģiskā māte, un 4 mēnešu vecumā Ancīte ar ļoti smagiem galvas asins izplūdumiem galvā paņēma audžu ģimene, guļošu, nekustīgu, un tāpēc arī uzreiz jau tika vākti sabiedrības ziedojumi, lai varētu Ancei palīdzēt un ārstēties. Arī Ance ir bijusi 5 reizes Polijā, ik pa 2 mēnešiem, ievadīt cilmšūnas. Līdzīgi kā vienā bildītē var redzēt, puisītis sēž, skatās mobilo telefonu un sistēmu smuki tek vēnā ievadītas tiek zālītas. Tā arī šiem bērniem, šiem visiem bērniem tika ievadītas intravenoz vēnā zāles. Ir arī citas metodas, un arī Ance pagājušajā gadu novembrī bija atkārtoti jau uz citu klīniku, uz Slovākijas klīniku, kad atkal bija cita tā metoda, bet šie ir tie bērniņi, un principā ja mēs vienīgi Rauls ir ar ģenētisku saslimšanu, bet pārējie bērni ir ar šīm nervu sistēmas saslimšanām. Vēl teiksim, jā, šeit arī ir. Šie ir tie bērni, ko jūs redzējāt tais cilvēciņos. Ja? Ance bija Slovākijā novembra beigās, jo Ance jau smējās, Ances māk apsēsties, bet Ancei ir redzes traucējumi. Un šeit Slovākijā viņa brauca ar redzes nervu atrofiju saistībā. Un burtiski nesen mamma bija ielikusi video, tādu paldies video māmiņu klubam un mums, un tas video bija tāds, kas parāda, ka, varbūt, kad Ances gadījumā, ka viņi tiešām sāks mazliet redzēt labāk, un katrā ziņā, ja iepriekš brilles viņa negribēja turēt uz acīm,
viņi viņus uztvēra kā svešu ķermeni. Tagad tā pēdējā video, šeit viņš nav, bet tur ir redzams, ka viņas vairs nerauj nost, bet viņa tā kā jūt, kad ar tām brillēm tā kā tomēr ir foršāka tā pasaule. Līdz ar to ir atkal jāiet pie acu-ārstiem, un droši vien mēs vēlreiz atkārtosim cilmšūnu terapiju Slovākijā pēc kādiem 3-4 mēnešiem. Mareks, 29. janvārs, tas ir nu par šo pirmdienu, bija arī Slovākijā. Mareks ir liels cilvēks, pieaudzis. Mareks stāsts arī ļoti aizkustinošs, jo trauma ir 15. gadā, jau lielam vīrietim, 35 gadi Marekam ir, un viņi gaidīja bērniņu, un tā doma bija, ka varbūt mazulītis varēs palīdzēt tētim. Un pašlaik mēs to arī izmantojam. Mazulītis zināmā mērā palīdz tētim. Pāragri spriest. Tas, ko varu pateikt, kad procedūra ir pabeigta un viss ir kārtībā tādā ziņā, bet jāsaprot, ka cilmšūnu terapija, viņa nav tāds viena momenta pasākums. Un tas nav tā kā pārstartēt kaut ko, ja. Viņš ir viens etaps, pēc tam ir jāturpina rehabilitācija, pēc kaut kādiem mēnešiem atkal jāatkārto. Ja, bieži vien arī pie autisma vai pie cerebrālās triekas tie atskaites punkti ir pusgads. Saņem terapiju, strādā, pēc pusgada izvērtē simptomus, vēl pēc pusgada. Tā vismaz to dara kliniskajos pētījumos. Šeit ar mamām runājot, ar ģimenēm runājot, gribās jau ātrāk kaut ko uztaustīt, gribas ātrāk just, kad vai tad tev palīdzēja, vai tad ir labāk maķamīt. Tāpēc par tām brillēm stāsts un Ants. Mihails arī puisis ar autismu. Un pat arī bija Slovākijas klinikā, tā kā sekosim līdzi, kā viņiem ies uz priekšdienām un cik reizes mums būs nepieciešams braukāt uz Slovākiju, kas ir arī, kad ir atkal atsākusies ārstēšana Polijā, kas pagājuši gadu bija uz kādu brīdi apturēta, jo tās visas tādas pētniecības programmas, kuras ir jāapstiprina, kur ir jādabū no dažādām veselības autoritārām organizācijām atļaujas, un tāpēc, lai arī mēs sadarbojamies ar 1300 klinikām, tad ne jau ar visām klinikām vienā laikā, varbūt visas saslimšanas mēs varam palīdzēt risināt. Ja kaut kādā brīdī ir viena, kaut kādā brīdī ir cita. Tas ir tāds process, kuram jāsako līdzi. Un mēs noteikti arī vēlāk sekosim, kā tad mūsu gan mazajiem, gan lielajiem pacientiem sokās un kādi ir sasniegumi. Ja mēs domājam par cilmšūnu saglabāšanu ģimenē, tad tas ir vienkāršs process tādā ziņā, ka tas galvenais ir jāpieņem lēmums, kad es to daru. Ja, tātad tādi 5 soļi, tā ir konsultācija, tātad jāuzkrāj zināšanas, jāiegūst zināšanas, vienalga. Vai tā ir, teiksim, mana šodienas lekcija, kas jums ir pieliek tādu pēdējo punktu, kad jā, tā lieta ir laba un es gribētu, vai, teiksim, jūs esat bijuši pie mums birojā, visi tādi mūsu tikšanās veidi un ir labi, ja tikai mēs iegūstam un uzzinām to, ko esam vēlējušies. Noslēdzam līgumu. Pie līguma noslēgšanas mēs arī saņemam cilmšūnu iegūs komplektu, vai mēs viņu par kitu saucam, bet tā ir liela kasta, transporta kasta, kurā vecmāte pēc dzemdībām šos materiālus sagatavo, un mēs nosūtam uz laboratoriju. Laboratorija mums ir Varšavā, un es esmu priecīga un lepna, kad Latvijas materiāli glabājas Varšavā, jo Varšavas laboratorija ir viena no 2 lielajām laboratorijām, kas arī sagatavo šos bioloģiskos produktus, šos jaunieviestās terapijas zāles. Ja, līdz ar to Varšavas laboratorija noteikti ir labākā vieta, kur varētu gribēt uzglabāt bērnu cilmšūnu materiālu.
Nu, lūk, tad arī maksājumi, ja mēs par maksājumiem pieskaramies, tad pie līguma noslēgšanas mēs maksājam par iegūs komplektu un faktiski par to, ko vecmāte izdara slimnīcā un par to, ka materiāls ir nonācis laboratorijā. Tad, kad laboratorija ir apstrādājusi paraugus, izdalījusi šūnas un ir skaidrs, ka šo materiālu var glabāt neierobežot laiku ilgstoši, ja tad arī tiek izrakstīts pamatmaksas rēķins un izdots certifikāts vecākiem par to, ka tāds un tāds materiāls glabājas laboratorijā, un tad jau viņš tur var glabāties līdz tam brīdim, kad ir doma, ka varētu viņu izmantot. Vislabāk, kad nevajag viņu, man liekas, izmantot vispār, bet arī es, teiksim, esmu pati mazmeitiņai paņēmusi kā dāvanu un godu vārds man nenāk prātā tā doma, ka es viņu gribētu izmantot, lai viņš tur stāv, bet man sirds ir mierīga, kad es to esmu izdarījusi, un līdz ar to, jā, bet tāds tas ceļš ir. Un tad jau mēs uzglabājam neierobežotu laiku. Maksāt mēs varam vai nu katru gadu, vai visa izdevīgāk ir ar priekšapmaksu, bet tas jums arī būs e-pastiņš ar visām tām izmaksām, to Kristīna kā solīja, viņa jums nosūtīs. Tātad, ja esam paņēmuši materiālu, ja viņš glabājas Varšavā un mēs esam Latvijā, un ja mums tagad ir tā doma, ka mums vajadzētu šīs cilmes šūnas izmantot, tad pirmkārt varbūt arī vai ko darīt. Un tas, ko darīt, ir ielikt šajā slaidiņā tādā veidā, ka vidū ir pacienta koordinators, tas ir cilvēks, kurš ārsts, kas saprot gan to saslimšanas un to klientu sadaļu, kas saprot un var palīdzēt kontaktēties ar medicīnas centriem, kuri teiksim, pielieto cilmes šūnas dažādās programmās vai dažādas, teiksim, specializācijas. Un arī ar laboratoriju, ar mūsu Polijas cilmes šūnu bankas medicīnas departamentu, kas arī ir Varšavā atrodas. Tātad tāds kopdarbs starp pacientu, starp slimnīcu, starp laboratoriju un tāds koriģēšanas un tāds varbūt arī informācijas nodošanas, saņemšanas un konsultācijas darbs. Ja mēs runājam par to, kur tad tā ārstēšana notiks, jo tad gan Latvijā nav centru, kuri drīkstētu izmantot jaundzimušā cilmes šūnas. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, mēs varam filozofiski arī varbūt par šo jautājumu domāt, bet tās 80 diagnozes, kas bija asins saslimšanas, tad, kad viņas ir izgājušas tos kliniskos pētījumus un ir ierakstīts algoritmos, tās saslimšanas apmaksā Latvijas valsts Eiropas Savienības teritorijā, jo mēs viņus nevaram veikt šeit uz vietas. Ar tām viss ir skaidrs. Ja mēs runājam par tām pārējām, kas ir, ja ir klīniskie pētījumi, ja, tad ar klīniskajiem pētījumiem tos dotē parasti dažādas programmas, granti un tā tālāk. Klīniskajiem pētījumiem ir varbūt precīzāki kritēriji, kad mēs varam iekļaut pacientu. Un savukārt eksperimentālās terapijas, kas bieži vien arī ir paliktas zem dažādu nosaukumu programmām, lai varētu paplašināt to pacientu skaitu, kuriem var pielietot ārstēšanu. Ja, tad tās atkal ir dažādās klinikās un Polijā ir, piemēram, 9 centri, kas izmanto jaundzimušo cilmes šūnas, un viņi veic apmēram 100 transplantācijas gadā katrs. Līdz ar to mēs noteikti
varam izmantot jau to bāzi, kas ir Eiropas teritorijā, vai tā ir Polija, vai Ungārija, vai varbūt tā būs Vācija, atkarībā no saslimšanas, atkarībā no tā, kurā no šiem reģioniem vai klinikām konkrētajām tajā brīdī ir visracionālāk izmantot ārstēšanu. Ja? Tātad patiesībā nav svarīgi, kurā valstī varbūt fiziski glabājās cilmšūna, jo tā izmantošana visticamāk mēs jau nezinām pēc daudziem gadiem, kur mēs paši dzīvosim, kur dzīvos varbūt mūsu bērni, kur būs tā klinika, kurā mēs vēlēsimies cilmšūnas izmantot. Tā kā tas ceļš ir pagaidām tāds, un, kā es saku, cilmšūnu banka, protams, arī tajā līgumā, kuru mēs slēdzam, tur jau arī ir ierakstīts, ka mēs nogādājam cilmšūnu materiālu pēc klīnikas pieprasījuma, jebkurā pasaules, teiksim, daļā vai klīnikā. Jā, arī tāds tas ceļš pēc būtības ir. Ja teiksim, ir pacients, ja ir vajadzība, tad laboratorijas savā starpā sazinoties, jo ir speciāli šie pārvadāšanas noteikumi, ir speciāli prasības, ja to, protams, visu veids, bet šeit, tas, par ko es šajā slaidiņā runāju, ir tas vērtīgais, ko es teicu, ka mēs esam vairāk nekā banka, tādā ziņā, ka mēs meklējam iespējas pacientiem ārstēties un arī koordinējam šo ārstēšanas procesu. Vēl tāda skaista bilde, janvāra akcija. Janvārs mums ir vēl vienu dienu, šovakar un rīt vēl mums ir janvārs, un lai arī gaisā jau ir tāda jau tāda atkušņa smarža, un nav vairs stindzinošais sniegs, vēl mums bišķi ir iespēja saņemt dāvanas, un nav obligāti varbūt līgums jānoslēdz gluži šovakar līdz 12. vai rītdien, bet jāizlemj un līdz janvāra beigām šis ieguvs komplekts, šī kaste, kurā vecmāte dzemdībās paņems cilmšūnu materiālu, to mēs dāvinam bez maksas. Bet arī to Kristīnīte jums ierakstīs visu vēstulē visām tām, kuras ir piedalījušās, lai būtu melns uz balta uzrakstīts, tad tur būs cenas, tur būs šie nosacījumi. Tā kā tas ir tas, ko es tā biju sagatavojis, un mēs arī krietnu laiciņu izrunājām. Es pieņemu, ka es neesmu vēl varbūt visu, kas jums katram uz sirsniņas ir pastāstījis. Es labprāt atbildētu uz jautājumiem, tā kā es laikam vēršu savu prezentāciju ciet un varam ķerties pie jautājumu sadaļas. Jā, ir jau 2 iekrituši. Ir jau 2 iekrituši. Jā. Redzu, sveiki, vai jums ir pieredze cilmšūnu izmantošanai onkoloģijā? Jā, par onkoloģiju. Onkoloģija ir ļoti sarežģīta tēma šī ziņā, jo arī literatūrā lasot, tie parādās vārds audzēji, atsevišķa veida audzēji, vai, teiksim, bet onkoloģijā tas nav tik vienkārši. Onkoloģijā mēs nevaram vienkārši ievadīt cilmšūnas un no viņām, tā teikt, barosies arī audzēju šūnas, ja? Onkoloģijā ir vai nu noteiktas tās stadijas. Piemēram, mēs esam visu asinsradi, visus līmmezglus iznīcinājuši, un mums vajag kaut ko likt šim pacientam pēc visām ķīmijām, pēc visiem starojumiem, pēc visa arī scintigrāfijā esam visus perēkļus iznīcinājuši. Mums ir ar kaut ko jāatjauno imūnu sistēma kā tāda, ja mēs sarkanās kaulas smadzenes esam iznīcinājuši. Jā, onkoloģisks saslimšana, onkoloģisks pacients un varētu izmantot cilmšūnas. Bet tas ir ļoti precīzi pēc onkologa rekomendācijām noteiktā kaut kādā fāzē. Tas, ko es stāstīju par imūnu
šūnām par to iespēju, ka viņas varētu modificēt, dodot viņām to iespēju iznīcināt audzēju šūnas. Tās, akurāti ir ļoti jaunas tehnoloģijas, un viņas tikai nu pat praksē tiek pielietotas. Biologi pie šī jautājuma strādā ļoti ilgstoši laboratorijās, un laboratorijās tas izdodas. Bet tas varētu būt tāds mazbišķīt nākotnes, un droši vien, ka ne ļoti tālas nākotnes, bet tas varētu būt tāds mazliet nākotnes pieskaņu, nākošais veids, kā mēs varētu onkoloģijā, teiksim, uzķerot. Kur ir problēma onkoloģijā? Mums problēma ir tā, ka mēs neizmantojam pārējos, teiksim, pirmkārt, diagnostikas iespējas. Mēs bieži vien šo onkoloģiju atrodam tādā stadijā, ka tur īsti neko nevar darīt. Ja. Līdz ar to tas ir tas pirmais, un atkal ir daudz onkoloģisku saslimšanu, kur tās pārējās metodas, gan ķīmijterapija, gan starošana, gan ķirurģiska metode, tās ir tās, kuras vispirms ir jāizmanto. Ja? Tā teikt, ka tad mums nebūtu onkoloģisku pacientu vispār nevienā valstī, ja tas tā būtu tik vienkārši. Ja? Tad onkoloģijā jā, bet ļoti specifiski un protams, pēc onkologu rekomendācijām un noteiktās arī klīnikās. Tas nebūs gluži tā, ka mēs varam tā ikdienā par šo tēmu runāt. Un vēl ir, Linda jautā, kāds ir pat cilmšūnu paņemšanas process, vai tas ir nesāpīgs. Cilmšūns tātad paņem tad, kad mazulis ir piedzimis, un vecmāte ir tā, kura pasaka, ka tagad mēs varam nabas saiti pārdalīt. Ja? Viņa tur uz savus plaukstiņus, un cilmšūns paņem pēc tam, kad nabas saiti ir pārdalīta. Līdz ar to process ir nesāpīgs. Mamma to nejūt, jo mazo mammai atdod uz krūtīm. Viņi ir laimīgi satikušies, un abi viens ar otru skatās un priecājās un izsūdz savus sāpes. Un tad, kamēr mēs gaidām, ka placenta piedzims, tas ir tas laiks, kad vecmāte paņem tās asins, kas ir palikušas, un arī to nabas saites gabaliņu. Ja? Tātad, kā es saku, kad nav ierobežojumu, vienīgie tie ierobežojumi ir, ka to var izdarīt ārstniecības iestādē, to nevar mājdzemdībās. Un arī varbūt, ka varētu būt jautājums, vai tad ļaus nabas saitē nopulsēt, un šeit es vienmēr arī jautāju, kāpēc tā nabas saitē ir jāpulsē, un pirmais un pats galvenais viņai ļauj pulsēt, tāpēc, lai bērnam ļaut atvērties plaušām, lai viņš varētu sākt elpot, lai viņam pietiktu smadzenēm tā skābekļa, kamēr vēl tās plaušiņas atverās. Un tas ir tas laiks 1-3 minūtes apmēram. Un pa to laiku arī placenta sāk atdalīties, un tā asins plūsma arī ar to laiku pārstāja būt aktīva. Ja? Un tad arī tas laiks, ka mēs varam paņemt cilmšūnus. Tā kā, protams, ka nesāpīgi, un nevienam mēs neko, tā teikt, neatņemam. Mēs paņemam to, kas ir palicis pāri pēc dzemdībām. Jāsaprot, kad mēs to darām profilaktiski, mēs to nedaram tāpēc, ka mums ir pasaulē arī stāsti, un praksē ir stāsti par to, ka, teiksim, ja ģimenē ir vecākais brālis, māsa ar kādu no šīm asins saslimšanām, un ir ļoti būtiski varbūt paņemt vairāk šo asins materiālu, tad varētu mediķu, teiksim, koncīlijā un vecāku tādā varētu kopīgi pieņemt būtu lēmums, ka, varbūt, kad brālītis vai māsiņa var padalīties ar vecāko bērniņu un varbūt tā kā neļaut tik ilgi nopulsēt tai nabas saitei, jo ir jau arī bērni, kur ir reizes nesadarība, kur uzreiz, kad piedzimst, tad pārdala nabas saiti. Ja tāds varētu būt vēl tāds jautājums pie šī visa, bet neonatologa rekomendācija ir 1-3 minūtes, un tas ir pilnīgi pietiekoši. Gan, lai paņemtu cilmšūnas, gan, lai arī bērnam netiktu nekas atņemts. Ja izlemsim rītdien, vai paspēsim izmantot janvāra piedāvājumu? Protams.
Protams, nu, es domāju, ka ir pietiekoši daudz laika, un pat tad, ja jūs vēl 1. februārī no rīta atsūtīsiet anketu, pat tad jūs nebūsiet nokavējuši, jo tajos 5 soļos tas svarīgākais bija pieņemt lēmumu. Un tas ir tas, kāpēc mēs te šovakar visi runājam, lai būtu tas lēmums no zināšanām balstīts. Un Liepāja, tāpēc Lindai ir tā doma par šo paspēšanu. Linda, Kristīne ar jums visticamāk tad sazināsies jau pēc lekcijas. Es vismaz tā paredzu. Jūs visu izrunāsiet, ja, un sarunāsiet, un nebūs obligāti jābrauc uz Rīgu, lai es noslēgtu līgumu. Līgumu varam nosūtīt jums pa pastu vai omnivu, arī kasti. Jūs abas divas ar Kristīnu sarunāsiet, kā visoptimālāk un operatīvāk to izdarīt. Nav rīt no rīta jākāp mašīnā un jābrauc uz Rīgu. Jā, tā kā daktari pareizi minēja, jā, var noslēgt līgumus gan attālināti, atsūtot pieteikumu anketu. Ir mums daudz vecāki, kuri no tālienes, no Daugavpils, no Ventspils, no Liepājas, līdz ar to tā komunikācija notiek vai nu šādā veidā Zoomā, un tad tiek viss nokārtots un, kā saka, veiksmīgi kastīti nogādāt vai no slimnīcu vai no vecākiem. Tā kā droši arī pēc lekcijas rodas kādi jautājumi, jūs droši jautājat, jo redz, kā Lindai daudz sakrita jautājumi, tā kā arī lūdzu pārējie, varbūt, ja kāds. Es drīkst pajautāt mutiski. Labdien, man sauc Ines Čakstiņa-Dzēra, un es esmu Onkoloģijas institūta vadošā pētniece. Man bija viens komentārs un viens jautājums. Komentārs bija par to onkoloģiju un izmantošanu, cilmšanu izmantošanu onkoloģijā. Nu, es būtu ļoti uzmanīga, jo ir dažādas teorijas par audzēju rašanos, un no tām vaino arī cilmšūnas. Tā kā otra lieta par cilmšūnām un onkoloģiju šodien kā reiz lasīju LinkedInā, ka Amerikā FDA, ja pārtikas un zāļu aģentūra, jau izskata 22 gadījumus, kad pēc šīm te himēroantigēnu T-šūnu terapijas, jeb CAR T-šūnu terapijas, ir veidojušies sekundāri audzēji. Tā kā, nu, šeit būtu ļoti jāuzmanās ar šādām te lietām, tā kā onkoloģija un cilmšūnas, nu, vēl pagaidām īsti neies roku rokā. Bet, nu, nevar zināt, kā būs nākotnē. Jautājums man bija vairāk par to, ka tas ir fantastiski, tie bērni, kam ir palīdzēts un tā, un redzot arī to, ka ir ļoti daudziem pacientiem veikti šīs te-transplantācijas. Man vairāk interesē tas, vai ir arī kaut kādi dati par to, cik daudziem cilvēkiem tas ir palīdzējis, un kā tad var noteikt, ka ir palīdzējis, piemēram, autismu gadījumā? Jā, paldies, Ines. Par onkoloģiju es absolūti piekrītu, bet es to visu stāstu no tā, kad es saņemu daudz zvanus tā un tā, man tur tās cilmšūnas, un man ir, piemēram, olnīca audzējs, un es tagad varu izmantot. Un man ir ļoti uzmanīgi un prātīgi tas jāstāst, jo šur tur atkal pavisam ne jau, nu, teiksim, lauku avīzēs, bet arī teiksim, zinātniskās lapās, jā, tajās statistikās šis vārds ir ierakstīts. Un tad par to ir jāstāst, jo onkoloģija, nu, tā kā mēs abas ļoti labi saprotam, kā ir ar onkoloģiju un cilmšūnām. Informācijas internetā ir bezjēgā daudz, viņi ir ļoti jāmāk šķirot un jāmāk lasīt, un es vienmēr labprāt par to diskutēju, un protams, onkoloģija ir, bet patiesībā mums Ines vajadzētu kaut kad varbūt kafiju kopā padzert, jo šis jautājums tika arī vienā no konferencēm, es tagad neatceros Varšavā vai Krakovā, kur es biju, un par onkoloģiskajām saslimšanām pēc cilmšūnu terapijas, jo tas ir visai pasaulē sāpīgais jautājums, visa pasaule par to ņemās, ja? Bet tur atkal bija apkopojot tos gadījumus, tagad nepateikšu precīzos ciparus, bet viņi pierādīja savukārt to, ka jau cilmšūnu terapijas pielietošana nosaka to, ka pacientam pēc tam būs, nu, tāpat kā pie onkoloģijas, regulāri kontroli tas. Statistiski iznāk, kad vairāk atklāja pēc tam kaut kādas saslimšanas, un tad nākošais ir tad pierādīt tas sekundāri vai primāri, vai viņa
kaut kur snauda, vai viņa bija no jauna. Ja? Tā kā tas man liekas vairāk tāds mēs varētu ņemties abas divas diskutēt kaut kādus varbūt arī datus izmantojot un būtu ļoti interesanti, jo man īstenībā, es neesmu biologs, es pēc izglītības esmu ķirurgs, bet es biju arī tagad par autismu un cerebrālo trieku. Divas austrāļu zinātnieces, viņas bija apkopojuši 500 no visiem pētījumiem, kas ir par autismu un bērnu cerebrālo trieku. Tieši viņas gan laikam vairāk uz to cerebrālo trieku 500 pētījumus, kur varēja vairāk vai mazāk salīdzināt pacientu stāvokli, metodi un kaut kādu rezultātu. Un tad, teiksim, 1/3 bija saņēmusi uzlabojumu, daudz vai maz, pacienti ir dažādi. Tie bērni, kas mums ir, viņi ir ļoti smagi bērni. Un, es nevaru stāstīt par brīnumiem, kad tur Dārta piecēlās kājās. Jā, tas tā ir, bet iedomājoties visu to, kas ģimenei ir jāizdara, cik daudz ir uz ģimenes pleciem rehabilitācija un dažādas citas metodas, un arī tās, kuras valsts neatmaksā. Redz, ja ģimene izvēlās šo slimo bērniņu paturēt ģimenē, nevis atdot institūcijām, tad mamma cenšas bērnu nolikt tik daudz uz kājām, lai tad, kad mamma aizies no šīs pasaules, bērns nepaliktu absolūti bezpalīdzīgs. Tā ir nemitīga, izmisīga tāda cīņa, un tas ir tas, kāpēc tie stāsti ir emocionāli, un viņi vienādi izskatās no medicīnas speciālistu puses, un pilnīgi atkal savādāk viņi izklausās no vecāku puses. Tas mans uzdevums ir sameklēt kaut kādu tādu, vidusceļu pieņemamu abām pusēm. Tas nav viegli. Vēl viens jautājums bija vēl Latvijas pacientiem. Man meita vienkārši prasīja par šo te jautājumu, godīgi sakot, nemācēja atbildēt. Bet vai Latvijas pacientiem ir iespēja, piemēram, noziedot nabas saites audus vai asinis publiskajām bankām, teiksim, kā altruistisku, lai viņai, teiksim, negrib mest ārā, bet vienkārši noziedot, varbūt kādam citam bērniņam palīdzēs. Jo, redziet, moments jau tāds, lai tie pētījumi notiktos, mums jau vajag to materiālu. Un es nestrādāju tajā jomā, bet tur ir tā lieta. Jā, par tām publiskajām bankām vai Latvijas pacientiem pieejams arī altruistiskās ziedošanas. Mums ir vēlme to darīt, gan mamām, kuras gatavojas dzemdībām, mums šie jautājumi šad un tad, kad gribētu ziedot, gan arī mums būtu vēlme, bet ir ļoti, teiksim, gan tā birokrātiskā, gan tā tehniskā lieta ir, viņa ir jāveic. Mēs uz to ejam, mēs jau 2 reizes esam tuvojušies tam solim, kad es esmu gatava runāt ar katru mammu, kas iestājas dzemdību namā un dot to iespēju, kā tādas donoru dienas, ja? Bet tur ir ļoti lieli resursi, un arī šim ziedotajam materiālam ļoti atgādni iznāk. Tas, ko es varu saglabāt ģimenei, ir sākot, ja par asinīm mēs runājam, sākot no 10 mililitriem. Tad viņš vēl skaitās izmantojums vērtīgs, tur var izdalīt šūnas un tā tālāk. Tad, kad mēs runājam par donoru materiālu, tad šim asins daudzumam ir jābūt kā minimums 40 mililitriem un dažos projektos 80. Tas ir diezgan daudz, un līdz ar to ļoti daudz materiālu mēs varbūt arī reizē nevarēsim savākt. Diezgan laikietilpīgs, procedurāli sarežģīts, beigās sadarbība ar dzemdību iestādēm. Ja, tas varētu būt tikai dzemdību nams, kur mēs varētu, mēs esam šīs sarunas pa 2 reizēm sākuši, un mēs tā kā būtu gatavi, bet mēs jūtam, ka mums nepietiek varbūt tās kapacitātes ar mūsu cilvēku resursiem, lai mēs to spētu izvest dzīvē. Bet, teiksim, Polijas banka regulāri, viņiem beigās ir 40 miljoni iedzīvotāji.
ja, un arī visa tā pārējā darīšana ir lielāka, un viņi regulāri šīs donoru kustības organizē, un tas ir tas, kāpēc arī mēs varam, kā struktūras, tādi dalībnieki izmantot un skatīties uz šo donoru materiālu un šuflādīt un izmantot saviem pacientiem, par ko mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi, ka mēs zem tā lielā jumta esam. Bet tā tīri vēl pagaidām tā iespēja kā donoram vai kā varbūt Vācijā ir arī tā iespēja daļai tā kā būt donoram, un tad, ja man vajag, tad man ir kaut kāds, tā kā atlaide, neatlaide, ja. Šis modelis vēl Latvijā nestrādā, un es domāju, ka daudz, kas Latvijā ir ierobežots, tāpēc, ka mēs esam maz. Ir skaitliski, cilvēki maz. Mums arī katrs skatījums izklīst tajā statistikā un tajā, teiksim, darbībā. Tā kā tā ir tā problēma, bet, gan jau. Katrā ziņā es, Kristīna, mēs visas, kas esam cilmuši un darbinieki, mēs ar sirdi un tādu entuziasmu pašas strādājam, un mēs dzirdam tos jūsu stāstus, un it sevišķi vecāku stāsti un tie pacienti. Jūs jautājat par to, kādas tie uzlabojumi, un viņi ir ļoti dažādi, un, teiksim, ja autisma pacientam 12-gadīgs puika, tas labākais vecums ir no gada līdz 6 gadiem. Mēs to darījām 12 gadu vecumā. Tad tas visreālākais un labākais uzlabojums bija tas, ka viņam vairs nevajadzēja lietot epilepsijas zāles. Viņam kā blakus diagnoze bija epilepsija. Ja tev 12 gados tagad tā kā nevajag vairs epilepsijas zāles, tas zināmā mērā ir uzlabojums. Jo tās ģimenes, kuros ir šie bērni, viņas jau necer, ka tie bērniņi būs klavierspēlētājs, futbolisti un tā tālāk. Viņi grib to bērniņu kaut kādu uzlabojumu, lai būtu vieglāk. Ja, tā kā tādi uzlabojumi īstenībā visos gadījumos ir bijuši. Vienā gadījumā, kur mums bija tā ģenētiskā saslimšana, tur bija ļoti rets gadījums, bet tur, teiksim, likās, ka varbūt mērķis neataisno līdzekļus. Bet pārējām, kur bija neiroloģiskās saslimšanas, lielāki, mazāki sasniegumi bija, bet arī kā fizioterapeiti ar pogu sadarbojoties, rehabilitācijas centra pogu sadarbojoties visur. Vienalga, vai tas būs neirologs vai rehabilitologs vai mēs, ļoti svarīgs ir tas kopdarbs. Tas nav vienmomenta pasākums. Ja nenotiks ģimenē kompleksa rehabilitācija, nekas tur nebūs. Labi, mēs, man liekas, aizrāvāmies. Es nezinu, vai pārējām mamām ir tik interesanta mūsu diskusija, bet, kā es saku, mums būtu par ko runāt ilgi. Paldies, jā, mums noteikti vajadzētu uz kofijas atkrist, bet kaut kad martā. Paldies, man arī, diemžēl, jāskrien. Visu labu. Paldies, Ines. Labi, tad paldies visiem, kas piedalījās mūsu rīkotajā lekcijā. Es jums pēc lekcijas nosūtīšu informatīvu raksturu e-pastiņu, arī tos visus datus, ko Daktere rādīja, un arī to saiti, kur jūs varat apskatīties, kur var pielietot gan nabasaites cilmšūnas, gan audu cilmšūnas. Un tad uz tikšanos, un lai jums visiem jauks vakars. Un tie, kas gaida mazulīši, lai jums skaists šis gaidīšanas periods. Un tad, kā var teikt, uz tikšanos pie mums Rīgā, Valdemāra ielā. Nākat uz tasīt tējas. Mums jau ir sarunāta viena daktere, vai kā viņu tur godāt. Un tā kā, lai jums jauks vakars visiem. Paldies liels!